te ir jāsaprot, ka pats galvenais faktors ir miegs. Ja tu spēj nodrošināt 7–9 stundas miega, jo aktīvāki treniņi, fiziski smagāki, jo tev vajadzēs vismaz kādas 9 stundas miega. Piemēram, ja tu ej 11. gulēt vai 12. ja tās 7–9 stundas vari gulēt un tev ir miegs normāls, tad tu vari taisīt kaut 7 vai 8 rīta rosmi. Zinu cilvēkus, kas, piemēram, iet gulēt 10 un ceļās arī 5 no rīta vai 6, mierīgi noskrien savu pusstundiņu vai, teiksim, savu ieplānoto programmiņu, kas ir piemērota tieši viņam. Un viņš jūtās labi pēc tam strādāt, tur savas 8 stundas strādāt ofisā vai iet uz skolu, pēc tam vakarā vēl uztaisīt treniņu. Tas ļoti individuāli, teiksim tā, pašam jāatrod, jo sportiskāks organisms, jo tu vari labāk pielāgoties, arī miega ritmus sakārtot. Jā, tev ir augstas aerobās darba spējas, tu bieži taisi krosiņus, skrien, tev ir labi trenētas sirds asinsvari, tev arī vispārējā izturība būs labāka, tev labāk notiks atjaunošanās procesi, mierīgāk varēsi, piemēram, brīvdienās varēs paņemt kādu lielāku rīta rosmīti, uz pusstundas skrējieniņu, vairāk kādu spēku vingrojumu pēc tam uztaisīt, pēc tam vakarā var vēl otru treniņu uztaisīt. Ja tā ir rīta rosme, tas būtu piemērotākie būtu dinamiski vingrinājumi, kas pirmais jāsaprot, ka rīta rosme nav kā treniņš. Mūsu uzdevums nav trenēt ne spēka, ne izturības īpašības no rīta vai ātruma īpašības. Šie uzdevumi ir dinamiski, lēnām izpildāmi, mērena vai viegla slodze, atkal ar uzdevumu pielāgot savu ķermeni tālākam jau stresam, kas būs šeit dienā. Tad sagatavot sevi, adaptēt sevi. Un lielākoties tie ir dažādi, teiksim, vingrinājumi lielajām muskuļu grupām, uzlabot šo muskuļu grupu asins cirkulāciju, uzlabot dažādu šo funkcionalitāti. Tas varbūt arī iekļaut elpošanas un lokanības vingrinājumu, lokanības gan beigās, kad mums jau ir šī sistēma nedaudz iesilusi un ir gatava arī stiepšanās vingrinājumiem. Kopš man ir meitiņa, tad es esmu kļuvusi par agrāku putnu, jo pirms tam es cēlos vēlāk, bet par ko es esmu ļoti viņai pateicīga, jo arī runājot par dienas ritmu, man liekas, jo agrāk tu cēlies, jo tas ir labāk. Visādā nozīmē, protams, ir atbilstoši laicīgi jāiet gulēt. Bet jā, un tieši tāpēc, ka man tagad tie rīti ir agrāk nekā iepriekš bijuši, tad es esmu priekš sevis atradusi tādu vingrojumu kompleksu, kas saucās 5 tibetieši, jeb 5 tibetiešu vingrojumi. Un es droši vien viņus nerādīšu bet parādīšu bildē, tā viņi izskatās. Un es domāju, ka jebkurš, kuram kaut cik tas interesē, noteikti var internetā atrast apraksts un detalizēti paskaidrojumu, kas ir kas un kāpēc jādara un cik reizes un tā tālāk. Bet principā tas neaizņem daudz laika. Protams, ka sākumā jāpild kaut pāris reizes un tad kāpina, atbilstoši savām vēlmēm un arī varbūt sagatavošanās.